Nīcas kultūra telpa ir iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un te jau aiz muguras man stājas Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, un arī viņi ir ieradušies šeit, lai sarūpētu mums svētkus. Viņu vadītāja ir Indra Štube. Indra pamāja, kur tagad jūs redzat, kur ir vadītāja. Pamielosim ar aplausiem, kad šeit ir laipna publika, kam viņi ir atnākuši. Un viņi man te rakstīts, ka jūs šodien dziedāsiet par vēju, par jūru, par zivīm un visu, ko arī stāstīsiet. Vai tā ir taisnība? Mēs taču dzīvojam pie jūras. Jā, viņa saka, mēs taču dzīvojam pie jūras, un skaidra lieta, ka viņas Nīcas etnogrāfiskais dziedās tieši par to. Nu tad, lai labi skan. Jūra. Tas ir mūsu miers, tas ir mūsu nemiers. Prieks, arī bēdas, pārdomas un visādas citas lietas, ko mēs darām, staigājot pa jūru. Un arī zvejnieks, ka viņš staigā pa jūru, viņš ieklausās jūras viļņu valodā. Kas aidēja zvejniekami, kas aidēja zvejniekami, pie jūrīnas nedzīvot, pie jūrīnas nedzīvot. Jūra pate manā ramā, jūra pate manā ramā, jūras vilni ecējām, jūras vilni ecējām. Jūra gāju naudu gūti, jūra gāju naudu gūti, saujā nesu dvēselīti, saujā nesu dvēselīti. Balta bija jūras nauda, balta bija jūras nauda, dara mana dvēselīte, dara mana dvēselīte. Nu, redziet, lai jūrā ietu, tur vajag laivu, protams, zvejnieks, bet zvejnieki pēta, vai varēs iet jūrā vai nevarēs, bet arī jūra skatās, ko tad tas zvejniecis šai jūrā grib darīt. Jūras māte man vaicāva, ko dara veci zvejniecēni. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Līgus lapā vairus drāze, to dara veci zvejniecēni. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Jūras māte man vaicāva, kas zvejnieka laivīnā. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Višķi lomi, maģi lomi, pie zvejnieka laivīnā. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Jūras māte man vaicāva, kas zvejnieku malā gaida. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Veca sirma māmu mīļa, tā zvejnieku malā gaida. Ejā, ejā, ņemsim ķēģersim dzirdzīnu, iesim zvejot zūs. Jūrmālciemā, kas arī loģiski ir pie jūras, lieto dažādus izteicienus par jūru. Piemēram, jūra dzied, tas ir tāds neliels vējels, bet kad pūš zvejniekiem labvēlīgs vējš, tad zvejnieks dodas pie savām zuvēm. Bet kādas zuves tad ir mūsu jūrā? Lekste, stinte, āte, mencīni, vēja zivis. Tās vēja zivis, tās tie taču ir strādnieks uši. Ērpele, strīmalas. Tās jau tādas reņģītas vien ir, vai ne?
Siltitēmi daudz meitinu staigā gurnus grozīdams. Siltitēmi daudz meitinu staigā gurnus grozīdams. Pretī nāca mencu dēli cepurītes ilādam. Pretī nāca mencu dēli cepurītes ilādam. Siltitēmi meitinami putu austi lindrucim. Siltitēmi meitinami putu austi lindrucim. Mencu dēlu cepurītes sudravāji vizuļoj. Mencu dēlu cepurītes sudravāji vizuļoj. Nu, redziet, Jūrai jau patīk runāt kopā ar vēju. Ha! Bet kāda vēja mūsu pusē būs? Jūras vējš, zemes vējš, saksenis, sāmenis, austrens, rietenis un ziemelis. Ziemelis! Nu, ziemelis pūš pa dienu, jo vakarā vairs nepūš, jo viņam ir jauna sieva. Viņš taču nevar pūst pa nakti. Bet vēl jau ir arī āzenis. Āzenim? Nu, tam ir riktīga veca sieva. Nu, tas tik pūš un elš visu nakti. Pūš un elš. Bet, kad iepūš tai vīzelu kantē, nu, tad Jūras māte dala savus cintarus. Bet, ja ir tāds stūrmelis, ja uznāk, nu, tad zvejnieks saka, nu, tīrā ne pa jokam. Nu, tad no zvejas iti nekas nesenāks. Šodien dzējot neiesīmi, šodien tīklus nevilksīmi, šodien dzējot neiesīmi, šodien tīklus nevilksīmi. Jūrā nāca aurēdama, vēja mātes vilkodama, jūrā nāca aurēdama, vēja mātes vilkodam. Zvejniecīnis, nabadzīnis, kāpā kura ugundīnu, zvejniecīnis, nabadzīnis, kāpā kura ugundīnu. No ieviņa lūgamiesi, kādu maizes gabalīnu, no ieviņa lūgamiesi, kādu maizes gabalīnu. Tad, kad jūra paliek rāma, nu pavisam savādi rāma, nu tad zvejnieki saka, šitais nebūs uz ilgu laiku, jo tad sāksies vētra, un tad jūra vārīsies kā raganu katls. Aurēdama, vēja māte, rendējiesi, vakarāji, radarīridi, ai radarīridi, rālā, ganabiji, piekususi, jūras viļņus vangodama, radarīridi, ai radarīridi, rālā, mežu galus locīdama, jūras viļņus vangodama, radarīridi, ai radarīridi, rālā.
paldies! Mēs pie mums ciemos, pie jūras! Jā, paldies! Tas jūsu priekšā bija Nīcas etnogrāfiskais ansamblis no pašas Dienvidu Kurzemes. Un, ja nu jūs